Vācijas autocentrs, CC Automobili. Tā teikt, iespējam, ko viņi tirgo. Nu jā, smuki. Iespējam. Īsi pastāstīšu par vizuālajām. Vizuālu novērtējums tāds īsts. Tātad parasti apskats skrāpējums un pārbauda lakas mērījums. Nu, tad uz diskiem aizmugurē neviens skrāpējums. Šeit arī mazliet ir akmentiņu sitieni uz kapota. Nu, tā jāieskatās. Nav daudz, mazliet arī uz bamperīšu. Arī nav daudz. Jā, kā ārētas nav skrāpējums. Tu mazliet disks arī skrāpējums. To tā neredz. Pirmais iespējas, kad Saņa ierauga mašīnu, ir wow. Tad lūk, tas par vizuālo novērtējumu. Protams, jāpameklē vēl, bet kopumā pie 100 000 samērā kopt auto iespējas vizuāli. Tad ja izpūtēji klēpa nav, viss tīrs, tad apskatīsim bagāžas nodalījumu. Šeit atslēdziņa diskiem. Nu, protams, kompresors un pumps un rezerves ritenis nav, jo ir raunflati šai mašīnai. Apskatīsim auto vizuāli no iekšpuses. Nu, salons tāds kā gluži kā sludinājuma bildēs. Tā teikt. Nu, kas vēl jāapskata, ir tās vietas, kas bieži vien ir vairāk nodils, krēsls nav nodils, mazliet skrāpējums šeit. Nu, panelī nevienu aktīvu kļūdu nav. Tātad par zinēju. Darbojās atbilstoši benzīniekam, nekur tādu atklātu eļas noplūšu nav redzams šajā apskatē. Pietiekam aparāts 4 cilindru benzīna minēs. Trīs orģinālās rūpnīcas. Jauns 68, arī orģinālās rūpnīcas. Iztaisnogrējas, pārnes 50, varētu būt bišķi populāts, palakots. 21, 20. Izbrauksim testu braucienu.
Aizbraukuši testa braucienu, nekādās rādījuma nav, pērkam nost. Ja. Also das war eines meiner schnellsten Geschäfte und ich arbeite seit 30 Jahren, wirklich. Kaufen innerhalb einer Stunde, Probe fahren, bezahlen, alle Unterlagen. Respekt, Respekt. Also weiter so.